Veselība man nozīmē justies labi. Un, es esmu daudz domājusi par to, ka tagad, kad dzīvē man ir cilvēki, kas man ir svarīgi, kurus es nevēlos nekādīgi ne aizvainot, ne likt viņiem justies slikti, man ir svarīgi pašai justies labi, lai es būtu patīkama apkārtējiem cilvēkiem. Un tas man nozīmē sajust to, kas man konkrētajos brīžos ir nepieciešams. Kas ir man harmoniska vide. Noteikti tā ir kustība. Es savu ikdienu nespēju izdzīvot jau bez kustības. Vienalga tā ir vingrošana, tā ir pastaiga, vienkārši pastiepšanās, jebkas, kas iesaista kustību, jo, kā mums visiem zināms, kustība ļoti ietekmē mentālo stāvokli. Ir neskaitām daudz jau pētījumu un zinātniski pierādījumi par to, kā tas ietekmē gan kognitīvās spējas, gan jebkurus procesus organismā. Bez kustības atrofējas muskuļi, organisma dažādas sistēmas nonāk pie nepilnīgas darbošanās, kas nozīmē, ka man kustība ir ārkārtīgi svarīga, lai es justos labi un līdz ar to vesela. Protams, arī uzturs ir tas, kas ietekmē mūsu veselību, un lai es justos labi, man ir jāpiesako līdzi konkrētam uzturam, kas man liek justies labi. Protams, tas nenozīmē, ka tas vienmēr izdodas. Sāksim ar to, ka mēs neviens neesam perfekts, un arī es tāda neesmu, un arī netiecos būt. Es vienkārši gribu justies labi, lai apkārtējiem arī būtu labi. Līdz baleta profesijai, līdz baleta māksliniecei vispār iestāties baleta skolā, es nonācu īstenībā pati. Man mammai tas bija jau sapnis arī kopš bērnības. Viņa dzīvoja laukos, Vidzemes ziemeļos, un tajā laikā baleta skolā vēl nebija kopmītņu. Un līdz ar to šis viņas sapnītis pagaisa. Bet es vienmēr uzsveru to, ka tas nekādā ziņā nav bijis mammas spiediens iestāties baleta skolā. Mans mūžīgais stāsts par to, ka bija pēdējā baleta skolas dokumentu iesniegšanas diena. Un es piecirtu kāju. Es zināju, ka ir tas datums pienācis. Es piecirtu kāju un mammai pateicu, ka mēģinām. Ja es tagad nepamēģināšu, es visu mūžu varbūt nožēlošu. Un mēs pamēģinājām. Es tiku baleta skolā. Tas bija īstenībā pārsteigums gan man, gan manai ģimenei, jo es neesmu ar tām īstākajām baleta dotībām. Man saitītes nav tik mīkstas, kā varbūt to varētu iztēloties, kā baletdejotājiem būtu jābūt. Arī locītavas man ir sasniegušas, dažas locītavas sasniegušas savu limitu mazliet ātrāk, varbūt kā es būtu vēlējusies. Man nekad nav bijušas milzu ambīcijas kļūt par solisti vai dejot kaut ko konkrētu. Jā, sapņi, jā. Sapņi ir tie, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs virzītos uz priekšu, bet es nekad neesmu, varbūt arī tā ir mana kļūda dzīvē bijusi, ka man nav bijis konkrēts mērķis, uz kuru es pavisam varītēm eju. Es vienkārši baudīju procesu. Es vienkārši vēl joprojām īstenībā baudu procesu. Man patīk dejot, man patīk mēģinājumu process, man patīk trenēties. Īstenībā, ko es esmu analizējot savu arī mentālo stāvokli, es esmu sapratusi to, ka man īstenībā patīk arī ciest. Lai arī cik jocīgi tas neskanētu, man patīk tā sajūta, kad es tieku pāri tām grūtībām. Un, ja man kādreiz liekas, ka es esmu, ja mēs runājam šoreiz par baletu, vispārīgi dzīvē tas, protams, ir, bet ja runājam par baletu, ja man liekas, ka es esmu savā sliktākajā dienā, savā dziļākajā bedrē, nevaru kaut ko izpildīt, kaut kas man galīgi nesanāk. Es apzinos, es sevi nomierinu un es apzinos, ka pienāks tas mirklis, kad es atkal būšu tur augšā, sev tur augšā. Tas īstenībā arī ir tas foršums, ka tu jūti, ka tu vari pārkāpt pāri savam vājumam un kļūt stiprāks. Manuprāt, balets ir viena no fenomenālākajām profesijām, kas mums vienkārši dzena to darīt. Jo gribot, negribot, tev ir jāiet uz tās skatuves, vienalga kā tu jūties. Ir bijuši brīži, kad gribas vienkārši raudāt. Tu stāvi klusies un tu domā viss, ka es negribu.
kas man palīdz domāt par skatītājiem, kas ir atnākuši kā uz svētkiem. Un tad es domāju, vai es gribu tiem cilvēkiem šos svētkus atņemt vai negribu. Un tad es izēju un es, protams, ka smaidu. Pēdējo gadu laikā es esmu nonākusi pie tāda secinājuma, ka īstenībā lielāka grūtība, atkal jau es par sevi runāju, es pieļauju, ka ir daudz cilvēku, kuriem var būt līdzīgi, bet es negribu tā kā ietērpt visus vienā mētelī. Tas, ka tās mentālā slodze ir tā, kas ir daudz grūtāka par to fizisko. Jo kaut kādā ziņā jau no 10 gadu vecuma, jo balletskolas iestāšanās vecums ir 10 gadi, mēs tiekam pieradināti pie tām fiziskajām sāpēm. Un mums tā izpratne par sāpēm ir nedaudz izkropļota, jo atminoties to, ka es pie savas draudzenes māsas sāku iet uz jogu, viņa teica tādas frāzes, ko es tagad labāk saprotu, ka taisīt līdzi sāpēm. Un ka nevajadzētu šim vai tam nevajadzētu sāpēt. Un ir grūti, mums ir grūti saprast to, ko nozīmē tās sāpes, kuras tu drīksti just, un kur ir tās sāpes, kuras tev ir jāpacieš. Pamazām jau, pateicoties studijām, es sāku apzināties un to saprast, ko nozīmē kura sāpe. Bet, ja mēs runājam par tādu saņemšanos un par to baleta mākslinieku tieši sāpju sliekšņiem, jā, tas mentālais, man liekas, tas mentālais sloks, es pat atļaušos teikt, ir tas, kas rada tās grūtības lielākas. Jo atkal jau no pašiem bērnu vecuma mēs tiekam mācīti sevi kritizēt. Un ir veiksmes stāsti tie, kur tu esi iemācījies sevi no bērnības kritizēt veselīgi. Lielākoties tomēr gadās tā, ka mēs skatāmies spogulī un redzam nepilnības. Un mēs gribam izlabot šīs nepilnības, aizmirstot to, ka mums reiz pa reizei arī sevi ir jāuzslavē. Un tas ir vēl viena lieta, ko es mācos pēdējā laikā, ar sevi runāt pozitīvi, jo ne es vienīgā esmu ar to balsi iekšējo, kas visu laiku kladzina par to, cik slikti ir tas un cik slikti ir šis. Vēl nākot uz šo interviju, es prāti, man vajadzēja ļoti saņemties, man vajadzēja mākslīgi gandrīz vai sevi uzmotivēt, ka es esmu gudra, es esmu smuka, es esmu forša, es taču zinu par šīm lietām, es par baletu, man ir pieredze, man ir galā jau gandrīz vairāk kā 20 gadu pieredze šajā profesijā. Un es esmu tiesīga. Tur ir tā vēl viena lieta, ka mums liekas, daudziem no mums liekas, ka mēs neesam, ka mums nav tiesības uz savu viedokli. Un īstenībā, pateicoties savam dzīvesbiedram, es esmu ieguvusi tādu mugurkaulu un apziņu, ka man ir savs viedoklis, uz kuru es esmu tiesīga. Un arī balets. Arī baletā mūsu profesijā mums ir brīnišķīga iespēja iejusties dažādākajos tēlos, iet uz skatuves un justies dažādi un to parādīt. Un tad, kad tu esi iegūst tādu spēku un apziņu, ka tu esi kā personība, ka tu esi kā vienalga, es nerunāju šobrīd par solo lomām, es runāju arī par kordebaletu, ka tu esi izmācījies tos 8 gadus, ne visi ir uz to spējīgi. Tu esi uzkāpis uz skatuves, arī uz to visi nav spējīgi. Un tu vēl esi kaut kādos absolūti jocīgos apavos, kas ir mūsu ķermenim pretdabiski, un tu dari mūsu ķermenim pretdabiskas lietas un skaisti dari. Lai arī kā tev liktos, varbūt dažreiz nešķiet skaisti, bet īstenībā tas ir skaisti. Un tad, kad tu apzinies to savu es, kā baleta mākslinieks, īstenībā jebkurā profesijā. Man atkal jau es negribu nodalīt, jo visi mēs esam saistīti un mēs visas šīs atziņas varam izvilkt jebkurš cilvēks. Un tad ir skaisti, tad tu vari patiesi izbaudīt to, ko tu dari. Mūsu gadījumā, kā baleta mākslinieka gadījumā, tas ir uz skatuves, kaut vai 3. kordebaleta līnijā. Ja tu jūties kā tu, kā personība, kā veselums, tad manuprāt, tas ir to vērts. Manuprāt, ir skaisti būt šajā profesijā, neskatoties uz visām mēžonīgajām grūtībām. Gan fiziskajām un vēl jau vairāk mentālajām grūtībām.
Šogad februārī es pabeidzu Rīgas Stradiņu Universitātes veselības sporta speciālistu programmu, kas ir 2,5 gadu programma. Un nonācu pie šīs izvēles, mani pamudināja mūsu masierītes operā, jo man bija celim trauma. Un diezgan ilgu laiku sanāca izlaist. Tā nav vienīgā trauma arī, kas man ir bijusi. Tāpēc es sāku pamazām apsvert, kas ir tās nozares, kurās es sevi redzu nākotnē. Un, jā, man laikam ir svarīgi, lai cilvēki jūtas labi. Es pati esmu nonākusi pie šiem secinājumiem, ka kustība ir tā, kas mani padara laimīgu, un kustība var būt dažāda, vienkārši ārprātīgi dažāda. Jā, viens no pirmajiem dzinuļiem, kas mani pamudināja iet šajā veselības sporta speciālistu virzienā, bija mani vecāki īstenībā, jo man ir kaut kāda milzu cieņa un mīlestība, es tūlīt sākšu raudāt, pret senioriem. Jo man liekas, ka viņi ir mūsu sabiedrības daļa, kas nedaudz ir atstāta novārtā. Man kaut kā ļoti negribētos, lai tas tā turpinās. Man ir liels sapnis veidot vingrošanas grupas senioriem. Manā bērnības mājvietā, kas ir Jūrmala Lielupe, kur dzīvo arī mani vecāki, arī mani vecmāmiņa tur dzīvoja. Kaut kā man liekas, tas nav nereāli, bet vēl joprojām es nezinu, kāpēc es neesmu sadūšojusies vienkārši piekabināt pie durvīm afišiņas, kurās uzrakstīt konkrētus laikus, kad cilvēki var vienkārši nākt un pievienoties un vienkārši pakustēties. Tai kustībai nav jābūt sarežģītai, tai nav jābūt funkcionālajai vingrošanai ar svariem, bet vienkārši tādai tā kā veselības vingrošanai. Jūras krastā, manuprāt, ļoti skaisti ar senioriem. Jā, īstenībā tas ir tāds mans pirmotnējā vēlme, kāpēc es šīs studijas pabeidzu, jo es gribu ar vecākiem uzsākt treniņu programmu, un kustība ir tā, kas mūs padara jaunus, nav limita, nav vecuma limita, lai uzsāktu vingrot. Un tas ir tāds liels aizspriedums, kas cilvēkiem bieži vien ir, ka liekas, ka man jau ir pāri 70, kāda jēga tad bezmaz vai vispār no manis ir, kas ir absolūts muļķības. Es esmu redzējis, tajā pašā Instagram ir 82-gadīgi seniori, kas ir tikko kā uzsākuši trenēties un jau progresē, jau var pacelt vairāk kā 20 kg vilkmē, kas ir fantastiski. Tas, manuprāt, ja ne tas motivē, tad es nezinu, kas vēl mūsu dzīvē motivē kustēties. Jā, ja mēs tā ejam tādā zinātniskākā formātā, tad, ja mums ir muskuļu spēks, tad arī kauli mums paliek stiprāki, visas organismā notiekošās funkcijas mums funkcionē labāk. Ja mēs trenējam to pašu līdzsvaru, ja mēs runājam par senioriem, mums ir mazāks kritienu risks, kas ir viena no tādām riskantākajām lietām nokrist un kaut ko salauzt vai kaut ko pastiept vai kaut kā tā. Vispār studijas, kur nu vēl Stradiņu universitātē savienot ar darbu operā, man likās nereālas. Es jau stājoties programmas vadītājam Valdemāram Arnim prasīju, ka vienīgā baža, kas man ir šobrīd, ir, vai es spēšu apvienot. Un viņš teica, lai es droši mēģinu, un ja kas, tad es varu paņemt akadēmisko gadu. Un es nepaņēmu, lai gan domas bija bieži. Es atceros, bija brīži, kad ir jākārto testi online un notiek izrāde, man tūliņ ir jāiet uz skatuves, un es vēl kulisēs pēdējos jautājumus atbildu, kas man liekas, es nespēju, vēl joprojām īstenībā ir pagājis jau izlaidums, un es nespēju noticēt, ka es to esmu izdarījusi. Un, tas bija ārkārtīgi grūts process, bet ļoti daudz ko dodošs. Es sapratu, ir jocīgi īstenībā man pašai to atzīt, ka pēc 12 gadiem šajā profesijā profesionāli jau
neskaitot vēl skolu. Es tikai tagad sāku saprast, kā man ir jākonstruē sava ikdiena, kā man ir pareizi jātrenējas, lai es maksimumu no sava ķermeņa iegūtu. Un viens no tādiem lielajiem jautājumiem man mūžīgi ir bijis, manuprāt, arī visiem mums baleta māksliniekiem ir bijis, ka vai ir iespējama mūsu profesija bez šīm te pašām sāpēm un bez tādām traumām, kas ir kā pārslodzes traumas. Un es esmu nonākusi pie secinājuma lielākā, manuprāt, ka vienkārši mūsu ķermenim nav pietiekams atjaunošanās laiks, jo ņemot vērā to, ka mums mēģinājumi notiek gandrīz katru dienu, izrādes mēdz būt 3-4 nedēļā, un tad ir periodi, kuros ir brīvāks. Mūsu organismam īsti nav laika ne adaptēties normāli, ne arī atjaunoties. Un tāpēc arī rodas tās pārslodzes traumas. Un tas, kā es šobrīd redzu risinājumu, ir tas, ka mums vienkārši ir jātrenē, jāpieradina organisms pie šīm te nelielajām stratēģijas kļūdām, kas nav viegli maināmas, jo šī te māksla ir ļoti sena. Un saistībā ar studijām mums bija jāuzsāk prakse pagājušajā semestrī, tas jau ārprāts, kā laiks aizskrien. Pirms pēdējā semestrī es izvēlējos pilošu studiju. Pilates arī man bija tāds viens no atklājumiem un manuprāt, fantastiska lieta, kas ir noderīgi jebkuram cilvēkam, ja saprot šos pilašu principus un atrod pareizo īsto sev treneri. Man nepatīk tas termini nepareizs. Tad es uzsāku praksi pilašu studijā Bruņinieku ielā, kur pie manis nāca meitenes no operas, gan kolēģis, gan no mārketinga kolēģis. Un reiz pa reizē arī kāda draudzene no ārpus operas. Un jā, ļoti veiksmīgi un arī labas atsauksmes no viņām. Un tad nākamajā semestrī, kas bija rudenī, kad jau tā kā noslēdzošais pusgads bija, kur bija jāizstrādā arī pētījums, es izvēlējos veikt pētījumu ar baleta skolas audzēkņiem. Un līdz ar to man sanāca sarunāt, ka es šī pētījuma ietvaros arī uzsāku darbu Rīgas baleta skolā kā sporta un veselības skolotājs. Sākumā, tad, kad es vēl uzsāku to visu, kad es studēju, es tā veikli piekritu. Man likās nekas traģiskāks un trakāks kā pētniecības metodoloģija nav, tāpēc es maz domāju par kaut kādiem lēmumiem. Man šausmīgi biedēja visa statistika un šī puse tam manam kvalifikācijas darbam. Un es varbūt tā īsti ne līdz galam apzinājos to, ko es uzņemos. Un man darba vadītājs arī tas pats profesors Valdemārs Ārnis jau arī teica, ka, lai es skatos, lai es izvērtēju, ar ko es tikšu galā, jo viņš labi zina, ka es gan dejoju operā, diezgan aktīvi dejoju vēl joprojām, gan arī tas darbs skolā būs, un plus vēl pie kvalifikācijas darba. Tas viss bija tāds liels izaicinājums, ar kuru es veiksmīgi tiku galā. Tas man ir sev jāpasaka skaļi ikdienā, jo vienkārši arī tam noticēt ir grūti. Lūk, jā, un tad mans kvalifikācijas darbs bija sakarā protams, ar fizisko slodzi, ar dažādu fizisko slodzi baleta skolas audzēkņiem, un kā tas ietekmē viņu fizisko sagatavotību, kā arī baleta sasniegumus, baleta sniegumu. Un, jā, man arī šis, ja es tā domāju par šo gadu, tikko ir noslēdzies mācību gads, man arī tur ir sanācis diezgan daudz kavēt tieši operas dēļ, jo operas uzskatu kā tādu primāro darbu sev un aizņem ārkārtīgi daudz laika, ja pat ja nav izrādes, arī ārpus šī te izrādes laika man ir sagatavošanās procesi, un tas viss prasa gan uzmanību, gan enerģiju, gan laiku. Līdz ar to sanāca kavēt skolu, bet tas, ko es esmu ieguvusi, apziņu, ka es spēju būt skolotāja, ka es spēju būt skolotāja draugs. Un tas bija arī viens no tādiem maniem tā kā mērķiem, ko es uzstādīju, ka es vēlos būt skolotāja pie
skolotāja miera osta, jo es esmu izgājusi, es uzskatu salīdzinoši nesen, 10 gadi tas nav pārāk ilgs laiks, ja mēs skatāmies uz to, cik veci ir vispār pasaule, kopš es esmu pabeigusi skolu, un es zinu, kam tie bērni iet cauri. Es zinu, kā viņi jūtas, es zinu, ko nozīmē tā slodze, un es zinu, ko nozīmē stingri skolotāji. Un es negribēju būt tā kas kaut kādas striktus nosacījumus liek bērniem darīt. Protams, man dažreiz pietrūka mazliet disciplīna, kad es arī mazliet varbūt sadusmojos, bet tas ir tikai normāli. Es gribu ticēt tam, ka es tiem bērniem esmu kaut ko iedevusi, ja ne varbūt tādā formatā, kā es to biju gaidījusi. Lielākoties viņi mani ieraugot smaida, priecājas un grib mani sveicināt un grib mani apskaut. Un es teikšu godīgi, ka tas ir appusēji. Man, ja ir kāds ilgāks sprīdis bijis, kad es viņus nesatieku, es nespēju noticēt, ka es to saku, bet es pēc viņiem ilgojos. Un arī šobrīd es domāju, ka kā man gribētos pēc vasaras, lai es turpinu šo sadarbību. Es skatīšos, kā būs, bet jā, ja es varu viņiem kaut daļiņu atslodzes viņu grūtajā, sūrajā ikdienā iedot ar manām nodarbībām, neskatoties uz to, ka mēs tur arī vingrojam un daram dažreiz grūtas lietas, es cenšos to atmosfēru veidot tādu rotaļīgāku, un reiz pa reizē mēs arī varbūt vienkārši pasēžam un parunājam tās 45 minūtes, jo ja es būtu skolā un pie manis nāktu kā pedagogs, vēl joprojām dejojošs baleta mākslinieks un no savas pieredzes stāstīt lietas, es būtu pārlaimīga. Es būtu pārlaimīga, ja man būtu iespēja jautāt jautājumus visdažādākos, kaut vai, ko jūs darat brīvdienās, vai jums vispār ir brīvdienas, un tās ir tādas lietas, kas tas ir tā ir skolānu nākotnes profesija, un tās mazās lietiņas, tās ikdienišķās lietiņas varbūt ir tās, kas tam bērniņam, ja viņš šaubās, liek svērties uz vienu vai uz otru pusi, vai es tiešām to gribu darīt, vai arī nē, varbūt. Kas man varbūt priekš sevis ir atklājums, ka laikam, ja ir tāda lieta, kā kaut kam cilvēks radīts, tad iespējams es esmu radīta tam, lai būtu ne tikai ar bērniem, varbūt ar vienkārši cilvēkiem kaut ko, man gribētos caur kustību mācītu un palīdzētu kaut kā. Es esmu sastapusies ar skolotājiem, kuri apgalvo, ka viņiem nepatīk bērni. Un es tam nespēju noticēt, bet man liekas, ka ja tā patiešām ir, tad tā ir milzīga kļūda strādāt ar bērniem. Bērni var nokaitināt, tas ir absolūti nav noslēpums nevienam. Ne tikai bērni var nokaitināt, arī pieaugušie var nokaitināt, tāpat arī seniori, jebkas, es pati sev varu nokaitināt. Un ir jābūt ļoti empātiskam. Bet ne tik varbūt empātiskam, lai tev raujas sirds ārā, dzirdot kādu bēdu stāstu. Man mamma ir ļoti, ļoti līdzīga man, vai arī otrādāk ir jāsaka, es esmu līdzīga mammai. Un mamma, manuprāt, man ir ieaudzinājusi šo te skolotājas empātiju, jo man ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēks jūtas labi. Un, ja es redzu kādu asariņu, es nevaru to noignorēt. Labi, pat ja es varbūt nepieeju klāt konkrēti, redzot tajā brīdī, ka cilvēkam vajag vienkārši pabūt ar sevi, es mēģinu to nodarbību ievadīt tā, lai cilvēks sevi kaut kādā veidā arī izdziedē, varbūt tās nodarbības laikā. Varbūt. Es tā kā neapgalvoju, ka tas vienmēr sanāk, bet es vados pēc kopējās atmosfēras, kāda ir klasē. Un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski strādājot ar cilvēkiem jebkurā jomā un vispār esot sabiedrībā. Ja tu neesi spējīgs pajust, kā jūtas tavi līdzcilvēki, un šobrīd līdzcilvēki esam mēs viens otram, es nerunāju par saviem, tikai par savu ģimeni, tad lai cilvēks brauc dzīvot laukos viens pats, ja viņam ir grūtības pajust apkārtējos. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi mums kā sabiedrībai arī veidot to vidi tādu, kas ir aicinoša.
ir ļoti smagi, man ir ļoti grūti, pilnīgi fiziski grūti. Arī dažreiz paliek domājot par tām šausmām, kas notiek pasaulē, visi kari un netaisnība. Un man ļoti gribētos, lai, kā man vienmēr, kad man prasa, ko tu gribētu dzimšanas dienā vai kaut kādu vēlēšanu, es vienmēr saku mieru pasaulē. Lai arī cik varbūt naivi un banāli tas neskanētu, un tas arī mani ietekmē. Es apzinos, ka es pati neesmu nekāds eņģelītis, es pati neesmu mūžīgi saulīte, es neesmu vienmēr priecīga. Pēdējā laikā droši vien mācību dēļ, arī kaut kādas izdegšanas simptomu dēļ, es pati bieži vien jūtos kā tāds dadzis vairāk nekā pūkains kokvilnis, tas mučkulītis. Bet tas nenozīmē, ka es necenšos. Tas nenozīmē, ka es necenšos sevi analizēt un ka es vienmēr būšu riebīga un pret cilvēkiem un ļauna vēl jau vairāk. Un tāpēc tā empātija un īstenībā arī pacietība, bērni māca pacietību ārkārtīgi, tāpat arī seniori. Tas ir tādas kvalitātes, kas, manuprāt, mums katram sevi ir jākultivē un bez kurām mēs Es atļaušos teikt, nedrīkstam būt sabiedrības sastāvdaļa, jo tad var ļoti bēdīgi sanākt. Tādi brīži, kad man ir sajūta, ka es jūku prātā, mēdz būt diezgan bieži, bet arī tas man kaut kādā ziņā motivē dzīvot. Negribu slēpt to, ka es eju uz terapiju, man ir psihoterapeite, ļoti jauka sieviete. Es esmu izgājusi tā kā regulāro kursu, bet šobrīd es tā reizi pa reizei ar viņu sakontaktējos, jo arī tā ir lieta, no kuras nav jākaunās. Es nezinu, kāpēc tas ir tāds burbulis, no kā cilvēki vairās, jo tas ir ieguldījums, par kuru es esmu ārkārtīgi laimīga, ko es esmu darījusi, jo man tas ir palīdzējis tās pašas 8 nedēļas, ko es regulāri, kad izgāju. Man tas ir iedevis vēl joprojām, tas bija pirms kādiem 2, varbūt 3 gadiem, un vēl joprojām es jūtu to atbalsi. Un man tas ir ļoti palīdzējis daudzās dzīves situācijās, un ir bijuši ārkārtīgi smagi brīži, īpaši tagad pēc studiju beigšanas, pēc izlaiduma vienkārši laikam tikai pēc kaut kādiem saspringtiem posmiem mēs pajūtam to, kā mūs tas stress ir ietekmējis. Un arī tas ir tas, ko es jūtu, pilnīgu motivācijas trūkumu darīt jebko. Un tāpēc es ļoti pateicos arī savam dzīvesbiedram un ģimenei, ka viņu dēļ es vispār gribēju saņemties. Un viņu dēļ vispār es saņemos šajā dzīvē. Un es to neredzu kā neko šausmīgu un bēdīgu. Man tas ļoti palīdz, un man tikai prieks, ka man ir kāds, kur dēļ saņemties. Es nesaku, ka ja es būtu viena pati, tad es galīgi nesaņemtos, bet jā, ir tādi brīži ir bijuši gana daudz, arī ņemot vērā to, ka es sevi savās lomās baletā ļoti iesaistu, arī savu emocionālo pusi. Es atceros, ka aktrise Guna Zāriņa vienreiz teica, ka nav labais tonis raudāt uz skatuves īstām asarām. Es nezinu, iespējams, viņa savas domas ir šobrīd mainījusi, es ļoti ceru, bet es īpaši tā neuzskatu. Man ir bijušas vairākas reizes, kad es patiešām raudu uz skatuves, jo tādējādi, manuprāt, es aiznesu skatītājiem to īsto vēstījumu, kas ir paredzēts. Un varbūt arī tāpēc es sevi pielaižu nedaudz par tuvu šīm emocijām, kuras būtu jāatstāj lomai. Un tāpēc varbūt arī pēc tam man paliek grūti. Un ir tas, kā teici, jukšanas prātā stāvoklis, mazliet tā sajūta, ka tu nesaproti, tu esi starp kaut kādām divām pasaulēm, un tu nesaproti, kurā tev īsti apmesties. Es tā kā negribu būt starp cilvēkiem, bet tajā pašā laikā man arī vienai ir palikt baila. Jo tās domas, kas iekšā raisās, to pat nevar vārdos, es nevaru sev iztulkot. Es esmu mēģinājusi rakstīt, un tad es īsti nesaprotu, no kurienes man vispār kaut kas tāds rodas, un tad es labāk nerakstu. Jā, tādos brīžos man palīdz
pilnīgi vienkārša lieta kā nervu tēņa, varbūt kāds centrālās nervu sistēmas nomierinošs arī līdzeklis, arī no kā mums nav jābaidās. Cilvēki izvairās gan par to iedomāties, gan runāt. Mums ir savam organismam jāpalīdz, mēs neesam nekas pārdabisks. Un tās lietas, kas pasaulē ir izdomātas, ir lai mums palīdzētu. Un tāpēc jā, es tieku galā tā. Es vienmēr esmu bijusi par to, ka ir jāeksperimentē ar sevi, ar savām sajūtām, gan uzturā, gan kustībā, ka ir jāpaskatās, jāsako līdzi, ir jābūt apzinātam savās sajūtās un jāsaprot, kas ir tas, kas man patīk, manam organismam. Ja es jūtu, kā apēdot ābolu, man piepūšas vēders, es pirmais, ko padomāju, vai es esmu kārtīgi sakošļājusi ēdienu, jo, kā mana vecmāmiņa teica, mums kuņģītī zobiņu nav. Mums ir jāsakošļā ēdiens mutē, un lai gramošanas sistēmai palīdzētu. Tāpēc es uzreiz, ja man piepūtīsies vēders pēc ābolu apēšanas, es nenorakstīšu visus ābolus un ar āboliem saistītos ēdienus. Es padomāšu, kas ir tas, ko es varētu kā to ābolu pieņemt citādāk. Un ar šo es domāju, ka ābols ir metafora daudz kam. Un tas pats ir arī ar veselības pārbaudēm. Ja mums tiek dota iespēja, ja ir kaut kādas akcijas un pasākumi, es esmu redzējusi, ka pie Rāņa pieminekļa ir dažādi pasākumi ar veselību saistīti, nenoignorēt, bet iesaistīties tajā, iesaistīties dzīvē un savā ķermenī, jo man ļoti patīk izteiciens, kas man ir arī daudzus gadus palīdzējis, ka ķermenis ir kā mūsu templis, kurš mums ir jākopj. Un to es ļoti jūtu, ja es kaut kādā veidā atstāju savu templi novārtā, tad tas liek par sevi manīt. Parādās rūsa, parādās žurciņas un kaut kas, kas varbūt nav man tas vēlamākais. Un sakot savai veselībai, ir mazākais, ko mēs varam darīt gan apkārtējo labad, kā jau es pašā sākumā minēju par to, ka mēs esam patīkamāki apkārtējiem, ja mēs esam patīkami sev, ja mēs labi jūtamies savā ādā, mēs esam spējīgi pieņemt labākus lēmumus un esam priecīgāki par pašu dzīvi. Un, manuprāt, kas var būt skaistāks, kā justies labi. Un īstenībā tas neprasa daudz. Es ļoti labi saprotu, ka ir grūti spērt tos pirmos soļus. Arī man, jo es neesmu teicamnieks šajā jomā, ka nav tā, ka es gribētu reizi pusgadā veikt asins analīzes, veikt dažādas pārbaudes pie ģimenes ārsta apmeklējumus un pie jebkura cita ārsta, pie kur man ir iespēja aizdoties. Arī pie mūsu vīriešu vai sieviešu ārstiem to gan es apzinīgi daru katru reizi, kad tiek atsūtītas šīs vēstules ar obligātajām pārbaudēm. Tas ir, manuprāt, obligāta lieta, ko mēs varam savā labā darīt, ja mums nav vienalga. Un negribas ticēt, ka mums ir vienalga, ja mēs no rīta ceļamies un kaut vai izķemmējam matus un iztīram zobus, tad jau mums nav vienalga. Un tas ir mazi solīši pa solītim savas veselības uzlabošanai un celšanai vai vienkārši uzturēšanai. Nav jābūt kaut kādam mērķim, man kļūt stiprākam, pacelt konkrētus svarus vai izskatīties kaut kā konkrēti vai vienkārši dzīvot. Un tur ir tā dzīves jēga, justies labi savā ādā.